Labrīt. Labrīt, tauta. Re, kur es? Mežā. Pie upes. Laiciņš. Brīnišķīgs. Saulīte spīd. Koki, lapas. Mans divāns. Un mana studija. Sveicināti. Sanākam. Jūtamies droši. Droši sēžamies. Jo ir pienācis laiks mežam. Jā, sveicināti. Kā mums iet? Kā mums labi iet? Kā mums labi iet šajā jaukajā dienā? Atkal ielienu tavā telefonā vai datorā, vai kur tu šito skaties. Kā tev iet? Viss labi? Viss kārtībā? Dzīve iet uz priekšu? Spēks ir? Šis ir tāds vienkāršais. Aiziet. Viena lieta. Bišķiņ klepiņš. Viena lieta. Tāda, smagais, ko tad citu es dalīšos. Bet, tam, kam es eju cauri, vai esmu gājis cauri, ar to es arī runāju. To, ko es neesmu piedzīvojis, par to grūti runāt. Bet tāda lieta kā naids pret sevi, jeb riebums pret sevi, kas tas tāds ir? Kāds varbūt nezina, par ko es te runāju, bet kāds varbūt ļoti labi zina. Kur tas rodās? Kas tas tāds ir? Var teikt, ka visu dzīvi pa lielam esmu bēdzis no šīs sajūtas. Mēģinājis to aiztaisīt ar visādiem pasaules kompensatoriem, stimulatoriem, stāstiem un ceļojumiem un baudām un priekiem un metodēm un ko tik vēl nē. Jo tik grūti ir ieraudzīt šo sajūtu sevī, ka kaut kas tāds vispār manī var būt. Kad tu sev pats nepatīc, kad tu sev pats riebies, kad tu nespēji sevi ciest. Un atkal novienkāršojot, tas kā šobrīd Dievs to man rāda, ir, kad ir kaut kas, kas mūsos ir īsts, un ir kaut kas, kas mūsos ir pasaulē savākts un falšs, tā būtu šī maska. Un tad, kad tas, kas mūsos ir īsts, vairs nespēja nest to falšumu un to masku, kas mums ir uzlikta, tad notiek konflikts. Un caur šo konfliktu veidojas riebums. Tā ir kā izpausme. Kas notiek? Šo sajūtu neviens negrib piedzīvot, neviens negrib atzīt, neviens negrib par to runāt. Tas ir kaunpilni, tas ir nepieņemami, tas kaut kas nav kārtībā, tāpēc, ko mēs darām? Mēs nevis, lai par to runātu, būtu atklāti ar to un ļautu atkal tam īstumam caur mums nākt ārā, tam sākt spīdēt un dziedināt to visu un mazgāt nost to visu lieko, to visu falšo. Mēs
vēl vairāk maskas stūķējam virsū. Mēs mēģinām vēl vairāk aizbēgt no šīs sajūtas. Bet redzi, tas, ko es redzu savā dzīvē, kad nevar bez sāpēm būt dziedināts. Redz, mēs piekritīsim, ka bieži vien patiesība ir sāpīga. Patiesība var būt sāpīga. Tieši tāpēc daudz negrib dzirdēt patiesību. Es gribu rezultātu, bet bez tām sāpēm. Es gribu veselību, bet bez sāpēm. Es gribu dziedināšanu, bet bez sāpēm. Es gribu visu to labo, ko Dievs saka, bet bez krusta, bez upura, bez cenas, bez Jēzus, bez asinīm. Es gribu visu to labo, jā, man patīk viss tā ideja. Man nepatīk tas krusts, man nepatīk tās sāpes un tas, kāpēc tam tur ir jābūt. Un to mēs redzam ļoti daudz kur. Mēs gribam rezultātu, mēs gribam būt skaisti un veseli un laimīgi un dzīvi un priecīgi un enerģiski. Bet bez patiesības, bez īstuma. Davai kaut kādu metodi. Kādreiz atceros bija sanākos laikos, 90. Man liekas, uz beigām bija tās Top Shop reklāmas. Un es atceros, ja kāds no manas paaudzes atcerās, bija tāds taurenītis, ko reklamēja. Zini, ja tu gribi sev stipru ķermeni un būt, kā lai saka, gribi būt stiprs, gribi būt skaists un sportiskā formā, un gribi sev sešpaku, gribi sev presīt, tad redz, kur nopērc šo taurenīti, un tad, kad tu sēdi pie datora vai pie televizora, uzliec viņus šeit uz vēdera, un viņš tur kaut ko dara, kaut ko pulsē, un kačā tavu presīti. Es nezinu, man šitāda reklāma ir 100 punkti tāda bija, un es zinu, ka tas noteikti kādi tam noticēja un iegādājās šādu taurenīti. Kāpēc? Jo ir šis solījums, roka gursta, ir šis solījums, ka tu vari dabūt rezultātu bez darba. Tu vienkārši nopērci kaut kādu brīnumu līdzeklīti. Lai gan tagad mums tas liekas absurdi un smieklīgi, jo mēs esam tik gudri un zinātnē tik ļoti, taču tagad visu kaut ko, mēs zinām daudz ko, un vairs tik viegli nevar apčakarēt cilvēkus. Bet tajā laikā noteikti likās, vajadzētu pamēģināt, izklausās labi. Es varētu iekonomēt laiku, nebūtu jāiet uz sporta zāli, nebūtu jāskrien, un man reāli būtu sešpaka. Un lai cik tas tagad smieklīgi un komiski izklausītos, mēs bieži vien tāpat domājam par garīgām lietām, par lielām lietām, par tādām jēgpilnām, eksistenciālām lietām. Mēs domājam, ka mēs varam atrast kaut kādu taurenīti šajā pasaulē un vienkārši būt labi cilvēki, būt skaisti cilvēki, būt laimīgi cilvēki. Bez īstuma nekam nav jēgas. Ja tur nav īstums, ja tas ir mākslīgs, tad tas iznīks. Tas aizvedīs uz nekurieni. Cik reizes jau tas ir piedzīvots. Tu uzspēlē kaut kādu teātru un visi aplaudē. Ja bija tāds komiķis Robins Viljams. Viens no maniem kādreiz mīļākajiem komiķiem. Fantastiskas filmas un viss. Viņš uztaisīja pašnāvību. Nav vērts dzīvot dēļ aplausiem. Nav vērts dzīvot dēļ citu cilvēku atzinības. Nav vērts. Tas nav vērts. Dzīve pārāk īsa priekš tā. Neiznieko savu laiku, lūdzoties, ubagojot citu cilvēku mīlestību. Tiecies pēc avota. Meklē to, kas ir īsts, kas ir oriģināls, kas ir patiesas. Mēs dzīvojam samākslotā pasaulē. Cilvēks ir tik tālu aizgājis no īstuma, no Dieva un radījis pats savu burbuli, ka tas ir kā vīruss.
tas inficē. Tas padara mūs mākslīgus, tas ir lipīgi, tas līp klāt. Un par to cilvēki saņem balvas un ievērojams visu kaut kādas novērtējumus. Kurš gan redz, kā viņš iet gulēt? Kurš gan redz, kas ir viņa sirdī? Kam viņš iet cauri, lai maksātu šo cenu? Esam dzirdējuši šo teicienu pārdot savu dvēseli sātanam. Reāla lieta. Tu vari pārdoties šai pasaulē, šim mākslīgumam. Un kādu laiku uz to rullēt un braukt un justies veiksmīgs un saņemt atzinību no cilvēkiem un statusu un vispārējo, bet tas viss ir fufelis. Tas viss ir nekas, tas viss ir iznīcība. Tas tevi aizvedīs tieši ne uz nekurieni. Un tad būs zobu trīcēšana un raudāšana. Jo tā arī ir. Tad sanāk bimbāt un lūgties, bet kamēr tu esi savā ceļojumā, savā mākslīgajā ceļojumā, tikmēr liekas, viss ir kruta, viss ir ļoti labi. Tāpēc īstums kādreiz nebija vārds, ko es izmantoju. Es nezināju, ka es varu būt neīsts. Jo es dzīvoju tādos melos, ka man nebija ne jausma par to, kad es esmu neīsts. Ka es esmu nereāls samākslots, programmēts un veidots tā, lai bēgtu no atklātām sarunām, lai bēgtu no sāpēm, lai bēgtu no viss, kas man ir nērts. Tā vietā, lai stātos aci pret aci un skatītos patiesībai acīs. Un ja tur ir naids pret sevi, tad runā par to un tad arī notiks dziedināšana. Ja tur ir atkarība, ja ir lietas, kas tev nepatīk, bet tu netiec ar tām galā, tad runā par tām un tad notiek dziedināšana. Nu un tad, ko citi saka? Nu un tad, kad kādi atkāpjās. Tiešām vienīgais brīdis, kad cilvēki ir īsti, tad, kad ir traģēdija. Vai tiešām tas ir vienīgais brīdis, kad mēs varam būt īsti, kad notikusi traģēdija. Vai kad ir kāds bērs. Vai tiešām ir jāsagaida tikai kaut kādi šādi mirkļi, lai cilvēks atvērtos un izkāptu no savas mākslīgās maskas. Dievs saka, nē, tu vari būt šodien jau īsts. Tu vari nākt man pretī jau šodien. Ko tu vēl gaidi? Tas ir starp mums katru un Dievu. Es nevaru ielīst tavā galvā, tu nevari ielīst manējā. Varbūt es te visu šito te ņemu tikai uz sevīm un meklēju cilvēku atzinību un uzmanību. Varbūt es esmu viltvārdis un viltus pravietis. Varbūt es esmu viltus kristietis. Varbūt es visus maldinu. Tas ir starp mani un Dievu. Tāpat arī viss tas, ko tu dari un dzīvo. Bet īstums atbrīvo. Un tas, ko ik pa laikam piedzīvo, ir šis Dieva urbi dziļi. Un citreiz sāp. Bet ja tu saki, lai notiek. Ar sāpēm, ar priekiem, ar visu. Bet lai ir pa īstam. Dzīve bez sāpēm patiesībā nav dzīve, tas ir fakes. Ir slimības, kur cilvēks zaudē jušanu, ka viņš nejūt sāpes. Un viņš var ielikt roku ugunskurā un viņam tā roka nodeg vienkārši. Un tas nav nekas labs un pozitīvs. Mums liekas, ka dzīve bez sāpēm būtu ideāla dzīve. Dievs ir radījis nepilnīgu pasauli, tāpēc, ka šeit ir sāpes. Nē. Sāpes var tev kalpot. Sāpes var tev parādīt robežas. Ir daļa no dzīves. Nenoliedz sāpes. Ja tu baidīsies no sāpēm, tu nekad nevarēsi skatīties patiesībai acīs un nekad nevarēsi saņemt dziedināšanu. Neveido pats savu pasauli. Mācies dzīvot tajā, ko Dievs jau ir radījis. Un tā, kad tu esi ar savu debesu tēvu saskaņā,
tad lai kas notiktu ārpusē, vai bagāts vai nabaks, vai mežā vai krutākajā villā, vai pilsētā. Kas notiek iekšā? Vai tas tevi maina? Vai tu locies līdz visiem vējiem, vai tu locies līdz visiem apstākļiem, vai arī šeit vienmēr paliek pamats, Dievs, saikne ar debesu Tēvu, atklātība, īstums, patiesums, atklātas sarunas, tāds kāds tu esi ar visiem saviem skaistumiem un neglītumiem. Lai Dievs dod drosmi nāk gaismā, dzīvot gaismā. Un runāt uz āru, neturēt iekšā. Netur iekšā. Atrod vietu, veidu, sāc ar Dievu, un Dievs pievedīs īstos cilvēkus, kas arī iet kaut kam līdzīgam cauri un varēs sākt notikt patiesa dziedināšana. Tikai gaismā ceļot notiek dziedināšana. Notiek izmaiņas. Savādāk ir tikai bēgšana. Savādāk mēs tikai bēgam no patiesības. Lai Dievs tevi svētī. Un dod spēku Jēzus vārdā. Amen.